pats skaistākais, kas var būt ārstam, jebkuram, ir gandarījums. Tāda nemateriāla vērtība, kas uztur mūsu profesionalitāti. Un, lai gan to varētu varbūt kāds noliegt, bet gandarījums sajūta, prieks, ko mēs varbūt neizpaužam, bet pēc labi padarīta darba, bet tas saglabājas zemapziņā un tas notur mūsu dzīvi normālu. Un dzemniecība šajā gadījumā ir tas pozitīvais, kad mēs redzam dzemdības ar bērniņa nākšanu pasaulē. Kopumā tāds ļoti gandarījumu nesošs darbs. Es arī strādāju reanimācijā, pieaugušo reanimācijā, un tur ir daudz ļoti skumju lietu. Un salīdzinot šeit, es atnāku un te, protams, gadās skumji brīži, bet pārsvarā tā ir tāda sajūta, ka tev ir privilēģija būt klātanī brīdī, kad ģimenē notiek šis brīnums, dzimst ģimene, dzimst jauna ģimene, vai pirmais, vai otrais, vai piektais bērniņš, vienalga, bet tas ir kaut kas tik īpašs. Man liekas, visu pirmo gadu, kad es strādāju, katrā ķēzerā man mazliet kāda asariņa kaut kur aizķērās, kur bija tā jānotrauc, lai nenovērst uzmanību no galvenā fokusa, kas ir mamma, bērniņš un tētis, tā jaunā ģimene. Jābūt motivētam, sadarboties komandā, jābūt šīm komunikācijas prasmēm, empātijai pret šo populāciju, kas ir sievietes, kuras ir konkrētā vecumā, kas ir vērtējamas kā veselas, jo dzemdības un grūtniecība ir normāls fizioloģisks process, tātad mēs sagaidām, ka šī sieviete būs tikpat vesela un laimīga pēc dzemdību procesa, un mēs maksimāli nodrošinām to. Salīdzinājumā ar Eiropu un pasauli un ar Ameriku, protams, dzemniecība, anestezioloģija dzemniecībā ir līdzvērtīga pēc tādas popularitātes vai atbildības vai nozīmīguma, līdzīgi kā tādas kardioķirurģija, anestēzija un lielo traumu, jo akūts stāvoklis, kas nozīmē neatliekams, kurā ir nepieciešams reaģēt šai pašā mirklī, ir radījis to, ka anestezioloģija nelabprāt reanimatoloģija izvēlas šo specializāciju anestezioloģija dzemniecībā, jo tas prasa patiešām tādu spēju ātri reaģēt, ātri sniegt adekvātu palīdzību un arī spēlēt komandā. Es atceros tās dažas reizes, kad ir bijis, kad es esmu stāvējis blakā, kad dzimst, un man liekas, mēs visa zāle kopā ar to sievieti elpojam un spiežam, tētis, vecmāte, es un varbūt vēl ginekologs, un tas ir tā, tik lieliski, ka mēs visi tā uz viena viļņa, un tā, ka piedzimst, visiem ir tāds prieks un atvieglojums. Attiecībā uz vīriem, kas piedalās, man gribās viņus atbalstīt ar savu sarunu, kopā esot ar viņu partnerēm, sievām, un bieži vien es arī atgādinu, kad viss fokus ir uz jauno māmiņu tūlīt esošo, tad es vienmēr mēģinu atgādināt arī, lai sieviete aizsūta savu vīru paēst, vai viņš ir padzēris kafiju, tāpēc, ka viss tas process ir orientēts uz dzemdētāju, un tā tam arī jābūt, bet tajā mirklī tas kungs, partneris kļūt mazliet aizmirsts, un, protams, tas process ir pārdzīvojams abiem. Galvenā procesa veicēja ir sieviete, bet partneris ir tikpat svarīgs, un viņu arī ir jāatbalsta. Ik pa laikam saskaros, arī ar kaut kādiem stereotipiem un tiešām tādām nepatiesiem uzskatiem. Tā nebūtu jābūt, ka, piemēram, viena mamma bija, viņa ar asarām acīs tik ārkārtīgi nelaimīgi teica, liekat man to epidūru un raud un piedod bērniņu, es tev pievīlu un pametu. Un es pilnīgi zinu to grāmatu, no kuras bija tas citāts. Un tā grāmata pat par sevi varbūt nav slikta, bet šī viena frāze, tās jaunās mammas, tā sāpina, tā nebija viena mamma, kas to pateica. Un tas man tā tik ļoti uzrunāja, man gribējās pateikt visām mamām, kas varbūt sēž un jūtās vainīgas par to, ka viņām bija tā epidūra. Jo tā sajūta ir, ka ļoti daudz sievietes bet es esmu vienīgā tāda, kas neizturēja. Un tik daudz to saku, man liekas, ka tā ir problēma. Man gribējās to aktualizēt, ka nē, viņas nav sliktas mammas, un tas nav slikti, ka viņas ir izvēlējušās šādu atsāpināšanas metodi. Un
viņas darīja visu, ko var labāko, un viņas būs labākās mammas saviem bērniņiem, nestoties uz visu. Un, protams, katrai manipulācijai ir savi riski, ir savas indikācijas un reizes, ka mēs varam vai nevaram veikt, un vienmēr pastāv risks, ka var neizdoties, bet kopumā pasaulē tā ir atzīta par drošu metodi. Un ir komplikācijas, kas patiešām nevar rasties, ir kas var rasties, bet tāpēc gribētos, lai tās izvēles sievietēm būtu tiešām izglītotas, balstītas uz reāliem faktiem, nevis uz mītiem, maldiem, un viena tante teica: